Okay, hi everyone. Brīnišķīgi. My name is John. Sveiciens visiem, I es have esmu to Džons. leave strictly at 4 o'clock Man ir jādodas because I'm prom doing tieši admissions 4, duties for prospective undergraduate students, and jo there man is ir absolutely no flexibility. So I nodarbības ar apologize if I leave very studentiem. quickly. I'm sorry about Tāpēc that. I piedodiet, can't remember ja es admissions ātri as aiziešu. possible. Es mēģināšu iziet caur So first of all, a prezentāciju bit tik about ātri, cik vien my iespējams. background. Vispirms par I mani. research sort of two separate things. One is the psychology of misinformation, which I will be talking about. And second, I look at Dezinformācijas propaganda, war, and Ukraine. psiholoģija. And there's two books that are coming out next year in Un case you're šīs abas interested. grāmatas The iznāks first one is out in May and the second should be Pirmā out in būs August. maijā, They're both otrā ready, but augustā. they are sort of waiting Abas to ir be gatavas, published bet sort of fairly vēl soon. gaidām, kad And tās that's tiks these two books. So a publicētas. lot of what I'll be saying will be based on information from these books. Un daudz, ko es stāstīšu So first tieši of all, par no grāmatām, we talk about fake news, par right? But it's really kurām difficult jūs to šeit arrive at a redzat. definition. So this is Tātad šis ir raksts, kas tika publicēts 2012. gadā. This is an article by The Onion, and I'm not sure if you're familiar with The Onion. It's a satirical Varbūt The Onion, tā ir satiriska viltus ziņu lapa. run by from the United States. Tā atrodas ASV. Skaistā stāsta daļa ir tāda, ka viņi domāja, ka tas bija īsts. Ķīna pārpublicēja šo ziņu savā tīmekļa vietnē, kur redzams Kim Jong-uns. Un tas, ko šeit gribu pateikt, ir ļoti grūti zināt, kādam saturam tieši pieiet, jo tās ir nepatiesas ziņas. Vai to var patiešām saukt par nepatiesām ziņām? Un patiesībā kāds saturs tas nav īsti nepatiess, bet vienkārši pārdomāti. Tie nav gluži, tie ir tā kā pārdomāti meli. Un kā tad tikt galā ar šādu informāciju? Tas ir daudz sarežģītāk. Ko mēs varam darīt? Šis ir tāds kā pārskats ar dažādiem veidiem, kā iesaistīties. Tie var būt, piemēram, faktu pārbaude vai iespēja mācīt cilvēkiem, kā analizēt informāciju. Tās ir intervences individuālā līmenī. Un šīs intervences labākās darbojas diezgan labi, bet to efekts ir diezgan mazs. Tad ir dažādi algoritmi, ko var mainīt, izdot tiesību aktus. Te pašā laikā var skatīties arī uz politiku. Bet šīs ir lietas, ko mēs kā atsevišķi cilvēku organizācijas mēs īsti nevaram risināt. Ko mēs varam darīt atspēkošanas labā? Atspēkošana parasti, runājot vienkārši tāda kā reflektīva, atkarībā no tā, uz kādu jomu mēs skatāmies. Bet ja kāds tic nepareizai informācijai un tam, ka tā ir pareizi, ar faktu pārbaudi, viņi tam var noticēt vai nenoticēt. Tas ir noderīgi, to var labi zināt, bet ir svarīgi arī zināt, ka ir daudz kas, ko viņi nezina. 2017. gadā tika publicēts ļoti interesants pētījums, kurā skatījās, kurš seko līdzi faktu pārbaudīšanas lapām. Un tur bija viena zinātnes grupa un viena sazvērestības teorija grupa. Un tur Facebookā bija publicēts saturs, zinātnisks saturs, un šīs divas daļas parādīja, kā cilvēki iesaistījās, spiežot patīk vai komentējot. Tur var redzēt, ka zinātnes grupa iesaistījās diezgan daudz.
Protams, ka disinformācijai vairāk varētu ticēt sazvērestības grupa. Un tas nozīmē, ka ir iespējams, ka cilvēki, kuri visvairāk varētu iegūt no faktu pārbaudēm, patiesībā tik daudz mēs to neredz. Darbs, ko esmu darījis pēdējos gados, ir ļoti daudz saistīts ar nepareizas informācijas apkarošanu. Un esmu veicis dažādus pētījumus ar nepatiesu ziņu lietotnēm. Tas ir diezgan interesanti. Man šķiet, ka Bad News lietotnē ir pat latviešu versija, ja es gadījumā tas interesē. Bet es negribu pārāk daudz iedziļināties šeit. Vienkārši, lai taupītu laiku. Es gribu koncentrēties uz to, ko mēs patiešām esam, par tām mācībām, ko mēs esam guvuši pēdējos gados. Un tas ir, kā uzlabot šīs intervences. Daudz intervences, kā jau es minēju, piemēram, tās spēles, tam ir ļoti grūti iekļaut daudzus cilvēkus šajā grupā. Un tad mūsu pēdējā problēma ir, kā tas viss darbotos reālajā vidē, nevis tikai pētījumos. Un attiecībā uz pētniecību mēs publicējām 2022. Gada beigās pētījumu, kur mēs pārbaudījām, cik labi ir publicēt īsus video, un tad pēc tam pat izlaidīšu šo informāciju. Mēs veicām vairākus laboratorijas pētījumus, ar, piemēram, tiešsaistē, kur mēs pārbaudījām cilvēku spēju atpazīt nepareizu informāciju. Un galu galā tika gūtas vērtīgas atziņas, bet svarīgs aspekts šeit ir tas, ka notika arī pētījums YouTube, kurā mēs publicējām reklāmu. Šo video parādījām 5 miljoniem cilvēku, un mēs varējām ievākt arī aptaujas atbildes. Kopā mēs ievācām aptuveni 20,000 atbilžu, un ko mēs secinājām. Proti, pēc tam, kad tika noskatīts YouTube video, tika uzdots jautājums, tad bija jautājums par to, vai tā daļa no risinājuma vai daļa no problēmas. Un tad bija doti 4 varianti, un kura tad bija nepareizā atbilde. Mēs to izdarījām ar 6 dažādiem aptaujas jautājumiem. Un šeit ir redzamas dažādas tehnikas. 0 nozīmē, ka 4 ir kontrola grupa. Un atbildes kopumā parādīja, ka ir 5% uzlabojums salīdzinot ar kontrolu grupu, kas nav daudz, bet statistiski tas bija svarīgs secinājums. Mēs esam droši, ka tas efekts ir reāls, un tad kā varam teikt, ka ir dažas problēmas ar šo pieeju. Viena tā maksāja $40,000. Šis pētījums maksāja $40,000. Tas ir ārkārtīgi daudz. Un tas nozīmē, ka to nevar atkārtot neviens cits. Tāpēc tas no zinātniskā punkta nav pārāk labi. Tas veicina, tas nozīmē, ka ir liela savstarpējā atkarība. Šis ir tādi kā filozofiskās problēmas šim pētījumam, bet ir arī praktiskas problēmas. Un tas patiesībā ir ļoti svarīgas. Bija pētījums, ko mēs veicām šogad patiesībā.
un tas joprojām tiek izskatīts, bet es varu prezentēt rezultātus. Studijas pētījuma vadītāji ir redzami prezentācijas attēlā. Viņi gribēja apskatīties uz to, cik ilglaicīgs ir efekts. Cik ilglaicīgs šis efekts paliek, cik ilgu laiku tas ir spēcīgs laika gaitā. Šajā pētījumā mēs gribējām redzēt, cik noturīgs ir šis efekts. Izlasīt kaut ko, noskatīties video, izspēlēt spēli, vai mūsu gadījumā tā bija Bad News spēle. Mēs gribējām apskatīties uz to, kā mūsu daži dalībnieki, viņi noskatījās kādu video vai spēlē spēli, un tūlīt pēc tam viņiem bija jāizpild kāds uzdevums. Būtībā, lai pārbaudītu, vai viņi spēja atpazīt nepatiesu informāciju. Un šeit var redzēt, tas ir par video, un tūlīt pēc tam ir mērījums, un tad numurs 2, tur ir video, un pēc tam nekā, un tad pēc 12 dienām mums ir mērījums. Mēs gribējām redzēt, kā šīs grupas atšķiras. Mēs gribējām zināt, vai šis testēšanas brīdis palīdz cilvēkiem atcerēties, ko viņi ir redzējuši video. Un tas, ko mēs uzzinājām, ir, ka ja cilvēki atkārto iegūtās zināšanas no video uzreiz pēc skatīšanās, šis efekts noturējās 30 dienas. Ja tā netika darīts, tas pazuda pēc 10 dienām. Tas principā nozīmē to, ka vienkārši video noskatīšanās nesniedza vēlamo efektu kā video skatīšanās un uzreiz uzdevumu pildīšanu pēc video skatīšanās. Šim es pārskriešu pāri, jo man šobrīd, diemžēl, nav detalizēta laika to apspriest. Un mūsu bakalaura studente Džordža reducēja šo testēšanas momentu līdz 48 stundām. Un šeit jūs varat redzēt, kādu pētījumu veidu viņi izmantoja. Tas mums ir 4 dažādas grupas, tātad 2 imunizācijas grupas un 2 kontrolas grupas. Tātad viņi noskatījās video, viena grupa veica testu uzreiz pēc video, un otrais pēc 48 stundām, un otrā grupa, svarīgākā grupa, darīja šo testu tikai 48 stundas vēlāk, nevis uzreiz pēc video skatīšanās. Un tad bija 2 kontrolas grupas, kas skatījās nesaistīt video un darīja to pašu testu. Tātad īstais jautājums šeit ir, cik ātri šis efekts zūd, ja cilvēki neatkārto informāciju, ko viņi ir ieguvuši no video. Un šie ir rezultāti. Kā jūs atcerēsieties, grupa numur 1, 2 testa brīži. Šeit mēs redzam viņas sniegumu testā otrajā reizē 48 stundas pēc skatīšanās. Un mēs redzam, ka grupa numur 1 krietni atšķirās no 2, 3 un 4. Tas principā nozīmē to, ka pirmā grupa bija krietni spējīgāk korekti identificēt informāciju 48 stundas pēc video skatīšanās nekā otrā grupa. Tātad abas grupas skatījās vienu to pašu video, un vienīgā atšķirība ir, ka uzreiz pēc skatīšanās pirmā grupa veic mazu testu, un tas bija pietiekami, lai šis efekts noturētos 48 stundas vēlāk. Atšķirībā no grupas, kas nedarīja testu uzreiz pēc video, bet to turpina tikai pēc 48 stundām darīt. Tas, protams, nav īsts pārsteigums, ka, ja šeit ir kāds atmiņas pētnieks, jo šeit Bērda un kolēģi pētījumā ir redzams, ka cilvēki, kur uzreiz atkārtoja video saturu, labāk atcerējās tā saturu pēc nedēļas un pēc 2,5 nedēļām, nekā cilvēki, kas nebija šādus atkārtojumus veikuši. Tad uz Y-akses jūs redzat atcerēšanos, un uz X-akses jūs varat redzēt pārējās grupas. Jūs varat redzēt, ka atšķirība ir milzīga. Manā skatījumā tas diezgan pārliecinoši parāda,
ka atkārtošanai jābūt iejaukšanās kritiskai daļai. Tātad mēs varam gaidīt, ka efekts ātri zudīs, bez nekādas atkārtošanās, tātad iejaukšanās atmiņā. Protams, šis efekts nav acumirklīgs, nav tā, ka 2 minūšu laikā šī informācija pazudīs, bet tas ļoti ātri pazudīs. Tā ir ļoti nopietna problēma, jo, manuprāt, šis ir attiecināms uz visām mācībās balstītām iejaukšanām. Piemēram, mediju pratības apmācībās un tam līdzīgi, kas vēl ir problemātiski. Tas nozīmē, ka paši video nav pietiekami. Mums kaut kādā veidā ir jāmudina cilvēkus, jāmotivē cilvēkus atkārtot to, ko viņi ir redzējuši video, vai skatīties video vairākas reizes. Tad mums jāaptur prātā, ka mēs nevaram sagaidīt no cilvēkiem to, ka viņi atcerēsies kritisku informāciju bez nekāda atkārtojuma. Es ceru, ka tas ir saprotams. Protams, nav zudušas visas cerības. Šeit mums ir mans draugs Andrašs, kurš rāda savu īkšķi uz augšu, jo viņš nav pilnīgā depresijā par to, kāda ir pētījuma atklājuma. Jo spēles un mediju pratības programmas ir grūtāk mērogojams sociālajos tīklos, bet tās noteikti var iekļaut atmiņas stiprināšanas uzdevumos. Pagājušajā gadā mēs, 2 no maniem kolēģiem no Bambergas universitātes Vācijā veica pirmsreģistrētus pētījumus. Viņi gribēja zināt, kas notiek, ja mēs cilvēkiem dodam atgrieznisko skaiti, novērtējam to, kā viņi atbildēja šajā testā. Šis bija pareizs, šis bija nepareizs un kāpēc. Un tas noveda pie ļoti liela uzlabojuma. Šobrīd ir grūti detalizēt šobrīd aprakstīt, bet tika atklāts, ka cilvēki krietni labāk veic šos testus, ja mēs viņiem sniedzam kaut kādu atsauksmi par to, kā viņi identificē patiesu un nepatiesām ziņām. Tātad šādā veidā viņi ir iedrošināti atkārtot šīs mācības, ko viņi ieguva no spēles. Un pēc tam, ko mēs darījām, tas, protams, ir ļoti jauki. Bet mēs arī vēlamies redzēt, vai šis strādās arī īstajās spēlēs, ko mēs piedāvājam. Līdz ar to mēs arī izveidojam šo atgriezniskās saites uzdevumu, ko mēs integrējam Bad News spēlēm. Un vēl vienā citā spēlē, tad jūs izspēlējat šo spēli un spēles beigās spēle jums pasaka. Ja jau tu esi tik gudrs, kur būs virsraksts, vai varat pateikt, vai tā ir maldinoša vai nav maldinoša. Un balstoties to, ko jūs izvēlaties, spēle paprasa, kas jums liek tā domāt, un tad jūs sakat, varbūt tā ir ļoti emocionāla, tā ir polarizējoša vai kaut ko tam līdzīgi. Un tad jums tiek sniegt atsauksme, vai jūs atbildējāt pareizi, jūs, protams, dabūjāt punkts, ja jūs atbildat pareizi un zaudējat nepareizi. Un mēs domājam, ka šis ir diezgan labs veids, kā ieviest šo atmiņas trenēšanas uzdevumu. Un mēs redzam, ja mēs to daram, kreisajā pusē jūs redzat, kāds bija sniegums cilvēkiem, kā viņi spēj identificēt dezinformāciju ar atgrieznisko saiti un bez atgriezniskās saites. Un mēs redzam, ka vairāk vai mazāk rezultāti ir vienādi. Tālāk mēs skatījāmies to, cik labi cilvēki spēj atpazīt īstas ziņas un nedezinformāciju, un šeit cilvēkam teica atsauksmes rādi labāku sniegumu. Un pēdējais ir spēja atšķirt patieso un nepatieso informāciju, to krietni uzlabo šīs atsauksmes, kas tiek sniegtas pēc uzdevuma veikšanas. Tātad izskatās, ka šāda veida atgriezniskā saite ir ļoti svarīga, lai uzlabotu šīs iejaukšanās un nostiprinātu mūsu atmiņu. Un tam ir liels implikācijas tajā, kā mēs nākotnē veidosim un dizainēsim šādas iejaukšanās. Tātad cilvēki, kas rāda šās digitālo prasmu
šādus rīkus, ir jādod cilvēkiem iespēja atkārtot šīs zināšanas kāda veida uzdevumā, piemēram, spēlē, kur viņi zaudē punktus, ja viņi atbild nepareizi. Un tas tiek veiksmīgi izdarīts. Mēs redzēsim, ka efekts kļūs krietni spēcīgāks un arī ilglaicīgāks. Un man ir gandrīz beidzies laiks, tādēļ es arī vēlētos pateikties saviem sadarbības partneriem, šeit ir daži no viņiem, un es vēlos pateikties par jūsu laiku un uzmanību.